Čau visiem, mani sauc Lauris Zalants, es esmu Eiropas sporta nedēļas vēstnesis. Cilvēks, kurš ikdienā darbojas Rāģiņā, ir dzimis šeit, Geto Games, Grīziņkalnā. Kāpēc es saku dzimis? Tāpēc, ka šī bija tā vieta, kur man bija pirmā izdevība būt gan klātesošam streetbolam, futbolam, florbolam, vēl dažādām citām lietām. Un pa lielam jāsaka, ka tādā veidā arī mana dzīve saistās ar sportu. Es esmu sporta entuziasts. Ikdienā pats spēlēju hoķīti, aizēju uz fitnesa zālīti, brīvajā laikā pabraucu ar ričuku, paskrienu. Un esmu gatavs, kā saka, #bija aktīvi nodot šo vēstījumu arī tev. Ja jūs man, piemēram, jautājat, ko sportošana man ir dzīvē iemācījusi, es teikšu tā. Sportošana dzīvē man ir iemācījusi 3 svarīgas lietas. Viena no tām loģiski, ka ir disciplīna, otrs ir veselā miesā vesels gars, kas arī šķiet loģiski, un trešais ir īstenībā caur sportu var iepazīt daudz nenormāli foršus cilvēkus. Jāsaka, ka ikvienam no mums ir tā saucamās slinkās dienas. Nu tad manā gadījumā, piemēram, kur atrast motivāciju, ir vienkārši paskatīties spogulī. Jo, piemēram, kad es izdaru šitā te, es saprotu to, ka šeit vairs nav tas pats, kas bija pirms dažām dienām kaut vai, jo regresu ir iespējams, kā saka, iegūt baigi ātri. Savukārt uz progresu jāiet un jāiet daudz mēnešu garumā. Un tad tu saproti, ka priekš kam vispār apstāties, ir forši sportot. Tāpēc ejam sportot. Ar ko sākt tiem, kas nesporto, piemēram? Nu, es ieteiktu vienkārši uzdot pašam sev jautājumu. Vai tu jūties labi gan fiziski, gan mentāli? Ja atbilde ir pozitīva, tad tīri teorētiski viss ir kārtībā, bet tad nākošais solis ir atkal pacelt krekliņu un paskaties, piemēram, pret spoguli. Un ja tur kaut kas nav kārtībā, tad vienkārši ir jāiet sportot. Ja tev ir tādas sajūtas, kā saka. Mana motivācija reāli tāda arī ir. Ja es nejūtos labi savā ķermenī, tad es kaut ko mainu. Un noslēgumā es gribēju tev pateikt, ka es nenormāli mīlu sportu un iesaku arī tev piekopt aktīvu dzīvesveidu, jo tici man, dienas beigās tu sev būsi nenormāli pateicīgs, ka tu būsi izkāpis varbūt kādā momentā ārpus komforta zonas un padarījis sevi ar katru dienu, ar katru stundu, minūti arvien labāk un labāk. Un kāpēc gan to neiesākt Eiropas sporta nedēļas ietvaros, vai ne? Tāpēc jau no 23. līdz pat 30. septembrim visā Latvijā norisinās Eiropas sporta nedēļa dažādās aktivitātēs, disciplīnās. Visu tu vari atrast biaktiv.lv mājaslapā. Un pats svarīgākais, tas ir bez maksas. Tiekamies!